Trešais pieejams. Hei, šis ir podkāsts, kurā mēs apspriedīsim spokus, mošķus, monstrus, leģendas, troļus un visu pārējo paranormālo pasauli. Parādi mums mošķi, un mēs to normāli apspriedīsim. Ļoti patīk Danas izvēlētais šodienas dekors. Ciemos Dana, protams, jej! Mans ghost buddies. Tā, nu šodien padiskutēsim par mednieku rīkiem. Es nezinu, kā viņus saukt, mednieki vai pētnieki vai... Mednieki. Mednieki, lai būtu mednieki. Tas tā bez izsmiekla vienkārši, lai ir mednieki. Tā, ja vienā no iepriekšējām sērijām tu man ieminējies, ka tu esi kaut kad mēģinājis kaut kādu aplikāciju, vai tu vari atgādināt, kā tev gāja ar viņu? Ko tā aplikācija rādīja, ko viņa meklē, ko viņa ķēra it kā? Es neatceros vairs. Tur bija, bet viņa bija diezgan, tur tā bērnu aplikācija vienkārši. Man liekas, ka viņa vienkārši kaut ko uz siltumu, it kā uz siltumu reaģē. Laikam kaut kā tā. Bet, tur nekas nebija. Ok, es uzspēju filmēt. Jā. Vienkārši man ir paranoja. Es pāris sērijas atpakaļ ārzemījās aiz neko darīt vakarā izdomāju nokačāt kaut kādu arī aplikāciju bezmaksas pagaidām. Es zinu, ka tā viena maksas, kur ir tā, kuru izmanto tie mani mednieki, tie, kuriem ir šis te merch, jeb overnight channels, kurš es viņus šitien ietagošu, tāpēc, ka es jums rādīšu piemērus. Viņi izmanto arī to aplikāciju, bet jā, es nokačāju to bezmaksas, un tur bija gan kas mēra. Bet tev bija arī sērija par to, ne? Jā. Es vienkārši, man arī tāda pēcgarša palika pēc tās aplikācijas, jo, kas var būt labs, pirmkārt, bezmaksas. un tas, cik tur tiešām viss tā informācija legit, bet kaut kādas frekvences ķēra, kaut kādus vārdiņus, it kā arī kaut kādas klātbūtnes siltumus, ko viņš tur, nezinu, mērīja. Man toreiz tas konspekts manai misijai beigās bija tāds, ka vai es viņu uztvertu kā nopietnu rīku, noteikti nē, vai viņš būtu interesants draugu vakaram, kad nav ko darīt un vienkārši vajag akšanu, jā, tad būtu fun. Jā. Stūvākais, ko es izdarīju, kā man pašai bija pēc tam mazliet tāds tā kā bailīgi, bet iespējams vienkārši jā, ka to aplikāciju darbina jau kaut kāds arī tur jau kaut kas jau iestrādāts, iekačāts un tie vārdiņi vienkārši ražojās. Es nebiju to aplikāciju aiztaisījis līdz galam ciet, un nākošajās lokācijās tie vārdi sakrit, tā kā tas, ko spoki bija runājuši, ko aplikācija bija ķērusi, sakrit ar lokācijām, kur mēs bijām. Un tas man tā kā likās tāds, cik nepieklājīgi. Joks. Es izslēgšu droši. Nē, neslēdz. 2 bērnu vecāki vai jebcik bērnu vecāki drīkst atstāt ieslēgtas skaņas. Jā, stundās izslēgt skaņu. Cik labi, ka neesam bet vispār jau tā, ka to varētu izskaidrot, ja, ka telefons jau noklausās. Un viņš arī redz, kur tavu lokāciju. Un, ja tu, piemēram, mēs runāsim par veļas mašīnām, kaut kad tev telefonā parādīsies reklāma ar veļas mašīnu. Un arī lokāciju. Viņš redz, ka tu esi tur, piemēram, Pāvilostā, un viņš tev tur piedāvās labākās vietas, kur paēst. Taisnība. Vienīgi savā videoklipā, nezinu, vai acīgākie pamanīja vai nē, bet es tur uzslēdzu airplane mode, tā kā tieši, lai izslēgtu kaut kādas tādas. Bet whatever, tāpat tās, jā, tā ir kaut kāda aplikācija, kurai es tā baigi neuzticētos. Bet tālāk es tev sākšu rādīt kaut kādu aparatūru ar jautājumu, vai tu esi kaut ko tādu redzējusi? Es vispār neko nezinu, tāpēc davai. Ok, let's go. Tātad pirmais aparāts. Aiziet, nevis davai, aiziet. Genzinga. Nē. Whatever. Tas beigsies kādreiz. Labi. Pirmais aparāts, ko es rādīšu, ir REM-pods. Viņš it kā tver frekvences, enerģiju, pieskārienu. Tur ir jābūt ļoti, tā ir kastīte ar antenu, un tur ir jābūt, vai bez antenas, bet jābūt ļoti ciešam tam kontaktam, lai viņi pīkstētu. Izskatās tas šādi. Oi.
šobrīd viņi tur klausās. Reku tā kastīte. Nezinu, vai pamanīju, vai es tūlīt nesamelošos, to video uzlikšu arī pāri, lai pārējie redz. Tas, kas viņam ir rokās, tas ir vēl cits aparāts, par ko es arī kaut kad pastāstīšu, bet tur uz tā aparāta it kā spoks saka get off the bed, un uz gultas tas remputs sāk pīkstēt. Nu, tā kā viņš... Man likās, ka viņi ir saistīti, ka tas tā kastīte ar to rāciju, kas viņam ir saistīti. Nav ok. Nē, viņi ir katrs atsevišķi aparāts, viens ķer it kā vārdus, tekstus, ko spoks runā klausulē, un kastīte ķer pieskārienu. Nu, tāds ir tas viens aparāts. Viņš vienkārši pīkst, jā. Tā kā, ja kaut kāds notiek kaut kāda kustība, kaut kas, viņš pīkst. Jā, nu biežāk viņu liek kaut kādās, tur, nezinu, durvju starpās vai kaut kur varētu notikt kaut kāds trafiks, ko kāds neredz, un spoks netīšām aizķerās vai speciāli pieliecās, pieskarās. Un vēl viņi mēdz izmantot tur jā, nē jautājumiem. Tur viens trrr ir jā, un divi trrr ir nē. Nu, tā kā... Lai komunicētu ar spoku. Jo it kā tas spokiem it kā tas viegli iebāzt to enerģiju. Nu, tā, nu tev būtu bailīgi ar šādu kastīti iet izmeklēt, vai tas vienkārši būtu tāds pīkstulis? Pīkstulis. Es vispār neuzturu nopietni, man šķiet. Kaut kāda kastīte, kas... Jā, es nē. Nu, mani laikam, cik es vienkārši tās izmeklēšanas esmu skatījusies, jā, es jau pret to pīkstuli esmu palikusi neitrāli, bet tas, ko viņš dažreiz dara, ir tas saucamais jumpscares, kam es vēl joprojām latviski neesmu atradusi tulkojumu šim vārdam. Izbīlis, laikam, jā. Kaut kā tā. Kaut kas tāds, jā. Nu, pēkšņi troksnis pīkstulis, un tad tā kā atceries vispār, ka tur tāda kastīte ir. Nu, man liekas, kā man būtu bail, gan jau, ka tu man rādīsi, bet kas viņam bija rokās, ja tur kāds kaut ko fizisku saka, nu tā man varbūt būtu tā mazliet. Tie ieraksti man visvairāk kaitina, jo vismaz tik, cik var dzirdēt datorā, nu nav tik precīzi sadzirdams vispār pagaidi. Jā, būs. Vai skatāmies to nākošo. Nē. Šo aparātiņu, ko čalis turēja rokās, sauc EVP, jeb elektronika kaut kāds tur Panasonic, īsumā, ko viņš dara. Vienkārši ir pilnīgs klusums telpā, viņi katrs pa vienam jautājumam uzdod, un starp jautājumiem viņi ietur pilnīgi klusuma pauzes, lai it kā tas spoks tur var iebļaut, ierunāt, un pat cik pārsvarā ir kliedzot šīs atbildes, nu tur, manuprāt, jebko var sadzirdēt. Nē, dažreiz ir tā, ka pasaka kaut ko precīzi, kā manis atrastajā piemērā, no Twin Paranormal, kurus arī ietegošu, ja jums ir ieinteresējušas spoku tēmas un gribēsiet paskatīties izmeklēšanas. Nu jā, šādi strādā tas EVP. All I want you to do is say the word banana, and then I'll cut it back and we'll see if we can hear it. If we hear the word banana, we'll fire away at questions around here. 1, 2, 3. Can you please say the word I just instructed you to say? Kaut kas tur fonā daudzās, protams. Ending EVP, ending. Well, yeah, right. An audio relic. Let's see if it said it outside of that. 1, 2, 3. Can you please say the word I just instructed? Atceries, kādu vārdu viņš prasīja? Nu tā tas aparāts strādā, viņš kā ieraksta balsi. Labi, šitais bija piemērs, un tā ir tehnika, ko viņi tagad ir sākuši izmantot, ka viņi paprasa konkrētu zilbainu vārdu, lai noskaidrot, vai tiešām kāds kaut ko tur saka, un tad viņi vēlāk uzdod jautājumus, no kuriem mēģina saklausīt atbildes. Nu, kā tev šis aparāts? Šis foršs, kruts, gribu tādu. Ļoti labi. Kad vientuļi, kad parunāties gribās. Bet stulbākais ir tas, ka tā kā viņi tur kliedz tās atbildes, tad tā saruna beigās izvērstos tāda agresīva mazliet. Nepatīk, kā tam viņam runāt. Jā. Forši, kad kaut kas tāds ir izgudrots, kad ir iespējams sarunāties ar to pasauli.
Jā, ir vairāki veidi. Šitais ir viens no. Zini ko? Šito var izmantot kaut kādās neatrisinātās lietās. Nu, tā kā izmeklēšanā. Un uzreiz. Kā tu nomiri? Kurš tevi nosita? Viņi bieži paši nezina. Nu jā. Turbūt, kaut kādās lietās. Varbūt, kaut kādā paralēlē viņi tur laiki nesaskan, viņš no malas var apskatīties, kas notika, un viņš tomēr zina. Varbūt. Visu kaut ko viņi noskaidrots ar tiem aparātiem. Varbūt pa vidu kādu tavu stāstu. Labi, bet tur nav nekas par aparātiem. Tas nekas, paši čaidīsi. Tā. Atkal par bērnību. Pagaid, lūdzu. Atkal par bērnību, par bērniem, kas redz, ja, bez aparātiem. Ja, viņam nevajag aprāts, lai redzētu un dzirdētu lietas. Tātad, es starp citu bērnībā redzēju tā saucamo The Hatman vai Shadow Man, kā kurš dēvē. Man vēl projām ir trauma. Es nakts laikā nenokā pamodos, paskatījos uz vecāku pusi, atceros knapi turēju uz kājās, lai pieturoties pie gultiņas tām redulēm, lai paskatītos, kas tur ir. Sēdēju uz stūra manā vecāku gultā. Redzēju tikai to veidolu, jo vai nu bija nakts, vai jau drīzāk ap 3-4 no rīta, ar to tieši precīzi cepuri, kā internetā ir parādīts. Dzīvoju tad dziļos laukos. Man šitais priekšā vēl tagad stāv, un kad jau bija lielāka, riktīgi meklēju fórumos par to, lai izstāstītu savas sajūtas tajā brīdī, ko es redzēju. Tikai vēlāk jau, kad liela, es googlējot, iedomājos atrast, kas tas ir un kāpēc tā bija. Zinu, ka daudz raksta fórumos, ka viņi izjutuši tā kā miega paralīzi, bet man laikam tā nebija, cik es atceros. Es domāju, kas būtu, ja es turpinātu ilgi uz viņu skatīties. Bet es kādu brīdi paskatījos un tad nobijos, iegulos ar acīm ciet, lai nav jāredz viņš, lai gan brīnums, ka es neliedzu, tad lai nekliedzu, tad lai pamodinātu vecākus, jo es vēl paskatījos sākumā, kā bija vecāki guļ, tad es sapratu, ka tas nav mans tētis, kas tur sēž, zin kā, lai mierinātu sev, vēl projām turpiņas skrien atceroties. Es, kā jau normal human being, kas man ir, kā parasts cilvēks, izdzirdēju nosaukumu, ko minēja meitene par to Hatman Shadow Man, un es iegooglēju, un tās bildes vienkārši man momentā attaust atmiņā, ka tieši tie mednieki katru medību sākumā tā kā izstāst vēsturi par ēku, kurā viņi šoreiz ir ieradušies, un ļoti bieži ir tieši tas siluets. Ja? Jā. Zini, es tā kā ja mēs cenšamies izskaidrot lietas, pirmais, kas man nāk prātā, es esmu redzējis to siluetu multenēs, un ka varbūt tās, ka tur, es esmu redzējis kaut kādās vecās tieši tā laika multenēs, 90. bija, varbūt tāds vīriņš un ēnas tā kā tāds cepuri tieši, un tad tā kā bērns pa dienu tur redz tās multenes, un tad viņam miegot ciet, kaut kas tur parādīties, bet mēs jau esam noskaidrojuši, ka bērni iespējams redz, bet es godīgi, es biju ļoti slikta šajā mājas uzdevumā, nebiju teicamniece, un es neieguglēju, kas viņš tāds ir, bet es to izdarīšu. Var nestīties, tad tieši tāds siluets arī kā tu aprakstīji. Jā, bet kāpēc viņš ir un ko viņi... What does it mean to see the Hatman? Tas vispār ir arī interesanti, jo bieži vien daudz kur tajās apsēstajās vietās, kur ir daudzi redzējuši vienu un to pašu, ļoti daudz, kur saskan tas apraksts, pieņemsim šitais Hatmans, ļoti daudz, kur ir tieši tāds, daudz, kur ir tās baltās dāmas ar kodām tur tumšām acīm, un tā kā tie apraksti visi saskan, kā tas var būt, ka viena tā patī spocena ir tur 500 haunted lokācijās. Es par to pašu arī domāju, ka es lasīju, ka tas tik interesanti, ka, labi, kaut vai tā ir miega paralīze, bet kāpēc visiem viņi ir vienādi? Un, starp citu, Wikipēdija saka, ka tā ir miega paralīze. Bet arī tas būtu jocīgi, ka bērnam tāda būtu miega paralīze.
Es laikam jau teicu, ka man bišķīt pusvārdā izskaidroja, kā zinātne skaidro miega paralīzi, kas izklausās pēc ļoti loģiska skaidrojuma. Vienkārši nesaprotu, kāpēc visi redz vienu un to pašu, ko tas tur smaidīgus ķēmus vai melnus pleķus vai vēl nesko. Bet, kā tas nāks, ka viņi saskan. Es vienkārši mēģinu atcerēties, jo kaut kad viņi mēģināja tie paši mednieki skaidrot, kāpēc visur tie tēli ir līdzīgi, vai tie saikīgi beigās tur kaut ko izskaidroja, vai nē, es šito parakāšos, pameklēsim, vai ir izskaidrots, kāpēc visur tie tēli ir vienādi. Bet, jā, man patīk tava versija par multeni. Es pilnīgi iztēlojos tajās mazajās ieliņās, tā ēna, kas tur sako tajā metelītī. Jā, bet, meitenei vēl projām ir trauma, vēl projām ir bais atceroties. Man arī bija bais, ka es lasīju to. Es negribēju, naktī jau tā neumalīgi. Tad tu redz kaut kādu ēnu, kas sēž uz vecā gultas, un kāpēc, lai viņi tur vispār būtu? Ko viņš grib? Kāpēc viņš ir meitelīti? Tādā cepurē. Virinātāja meitelīti. Novelk cepuri, ka tu ieej istabā. Jā, esi pieklājīgs. Jā. Bet es vienkārši iztēlojos tagad arī, kad naktīs ir beidzamos 3 gadus sanācis ļoti, ļoti daudz laika pavadīt nomodā. Man tā besija ārā, ka zečēr, katram mājās ir zečēr, tas krēsls, kurš ir nokrauts kaut kādām drēbēm, mantām, lietām. Un ka naktī viņš izskatās maksimāli pretīgi. Man ir vesels dīvāns. Un viņš arī sastāda siluetus. Jā. Varbūt tas ir tas, ko visi naktīs, ne visi, bet daudzi redz. Tas ir tas bubulis, jo tie ieraugi novērsies tavā atmiņā noseivojās kā Varbūt pie vainas ir vienkārši tas krēsls. Es nesen redzēju kaut kādu arī video smieklīgi, kad tur tiešām, tagad arī slikti atmiņa paliek, bet es atceros, kad arī 30 tikko palika. Tur tāds siluets un tiešām izstāsta, ka cilvēks tā kā galva un tiešām izstāsta pēc cilvēka, un viņi iet tuvāk, un tas vienkārši tur maisiņš, tad tur kaut kas, tur kaut kāda cepuri, kaut ko, un tas viss kopā veido tiešām tādu siluetu, ka tā ir galva, kas skatās. Jā, reti riebīgi. Cita lieta, kā tajos spoku medniekos, ka tas siluets pakustās, fine. Tad to ir grūtāk izskaidrot, bet ja tas ir vienkārši tā kā ēna no kaut kāda musara samesta, tad, man liekas, pusi stāstu mēs esam izskaidrojuši tieši šeit un tagad. Bet labi, atpakaļ pie rīkiem. Nākošais, par ko es tev pastāstīšu, ir tik elementāra lieta kā kaķu rotaļlietas. Viņi šīs rotaļlietas izmanto fiziskam spēka noteikšanai. Tās ir vienkārši plasmasas bumbiņas, kuras pakustinot viņas sāk mirguļot. Attiecīgi viņi arī saliek kaut kādās tur trigerējošās vietās, kur kaut kas varētu iet, kustēt vēl nesko, un tad vienkārši dažreiz sākas vesela ballīte. Tepat viena zemē nokrita. Skaņu efekti. I didn't touch it. You said it like deep. It went all the way from there. I watched it in my ornament. Tā viņas vienkārši tur. Es izskaidrošu arī to pašu, kā bija iepriekšējā sērijā. Mēs runājām par ne zemestrīcēm, bet par vibrācijām, brauc mašīna. Mums visu laiku ir kaut kādas vibrācijas, kuras mēs nemaz nejūtam, jo mēs esam pieraduši. Varbūt tagad arī tur mazliet kaut kas vibrē, un tā ļoti sensori jūtīga mantiņa. Jā. Es šim varētu totāli pievienoties, jo man arī tās bumbiņas labi, dažreiz ir reizes, kad viņi ieliek viņas kaut kādās stabilās vietās tiešām, un viņas tur mirguļo, kur grūtāk kaut kādā spilvenā viņi tur izkustināt. Pats man ir viena mantiņa mājās, gan jau, ka tev arī ir tāda mantiņa. Zini, tas laikam ir suns, kur ķepa roka. Nav mums. Un tāda ir. Jā. Un viņa vienkārši pat no sevis runājās. Un zinu, ka es neesmu vienīgā, man liekas, tā ir visiem, kam tā mantiņa ir. Un viņa saka, es tevi redzu. Un es vienreiz eju naktī uz toaletiem. Es tevi redzu, ak, Dievs! Es gan neuzspēju līdz tolotē. Tik traki nebija. Bet es reāli sabijos. Un jau tāda jocīga tā balss.
Bet jā, man bieži vien mājās bērnu mantas paši no sevis skan, un man nav bail, man vienkārši kaitina. Un man vēl bija tā, ka es nevarēju atrast, kura manta skan, tur visu laiku kaut kāds suns rej, kaut kāds kaķis mjaun, un pašā apakšā, jā, un pašā apakšā vienkārši cita manta pa virsu ir, un tad viņa visu laiku tā kā spiež. Jā. Šitais atgādina, kā mans tētis arī reiz ļoti, ļoti pārbijās. Man bija Oma uzdāvinājusi Wannabe Babybornu, un viņš arī uz kustību sensoru raudāja, ņaudēja, ko viņš tur darīja. Un tētis naktī bija atbraucis no reisa, mamma to mantu bija noslēpusi, jo viņai arī bija izbasīja, jo viņa nevar izslēgt, viņa vienkārši, kamēr baterijas beidzās. Un viņš naktī atbrauc no reisa, attaisa skaptu, lai paņemtu drēbes, un tur sāk zīdēņas smieties vienkārši. Crazy. Arī varam baisi, jā. Tā kā, jā, mantiņas tādas, tas man neliekas. Pārāk jūtīgas, jā. Man tas neliekas nekas tāds beigas gadžets. Jā. Starp citu, es taču aizmirsu izstāstīt pie iepriekšējā gadžeta, tur, kur ieraksta tās balsis. Viņš, kas būs beidzamais, ko es... Labi. Bet par tām frekvencēm un to visu arī būs vēl aparāti, ir daudz aparātu, ko viņi tur izmanto. Tā ir trešdaļa laikam, par ko es šodien pastāstīšu. Bet es vienam savam labam draugam stāstīju par šo paranormālo projektiņu, un viņš teica, ka, bet eitu man nesen bija pieredze, ka viņš esot atbraucis mājās, noparkojies, un zini, tie Bluetooth aparātiņi, kuri izslēdzot mašīnu, viņi atvienojās un vienkārši skan tas baltais troksnis, starp frekvencēm tāds. Viņš piebrauc, izdarbina mašīnu, sāk skanēt tas troksnis, un pāri tām frekvencēm esot bērniņš sācis runāt, kad palīgā mani sit, un man tur ko tur, un tā kā tādā arī tīk žēlīgā balsī viņam tur lūdzies kaut ko palīdzēt, un viņš, protams, apjucis, un tur, kur viņš stāvēja, ja es pareizi atceros šo stāstu, kad bija tur tādi skeči. Tas, ko tas bērniņš stāstīja, izklausījās ļoti patiesi tai lokācijai. Un pēc pāris dienām, tieši no tās vietas, līdz kaut kurienē citurienē, viņš man parādīja vēl bildes un video, bija asiņaini pēdu nospiedumi. Konkrēti asiņaini pēdu nospiedumi vienkārši. Crazy. Bet tas jau ir diezgan izskaidrojams, jo viegli noķert frekvenci rācijai. Vispār, jā. Nē, tad tiešām kādam tas varēja notikt, jā, pa īstam. Tad šis ir ļoti bēdīgi. Bet jā, tās pēdas, cerams jau, ka vienkārši kāds bija krāsā izmīcījies, bet tik ilgi krāsa neturās pie zolēm. Anyway... Man ir vēl viens stāsts. Tagad tev bija viens vai divi stāsti? Man ir vēl viens. Tev ir vēl viens izstāsts savu stāstu. Tas ir no tās pašas meitenes. Man laikam vispār lauki asociējas ar spokulītam. Atceros, ka man bija 16 gadi, kas vairs nav bērns. Ja? Un paņēmu draudzeni uz laukiem līdzi. Un zinu, tajos gados... 16 gadniekam pateikt, ka viņš ir bērns. Dabūs kaut kādu pildspalvu pierē. Es jau 14 gados domāju, ka esmu super pieaugusi. Un mamma, tu neko nesaproti. Jā, es vienkārši zinu, kas man sagaida. Ārpus man bail, man ļoti bail. Šitais vecums ir šeit 2 gadi superīgi. Tad man bija 16 gadi, paņēmu līdzi draudzeni uz laukiem. Zināt, tajos gados gribas pa nakti blandīties. Aizgājām uz vietējo veco pasta nodaļu, kurā tur gadā bija slēgta un tāda pusaprukusi. Un ejot pa ceļu garām, skatījāmies... Es tev pie logopēda izsūtīšu. Ejot pa ceļu garām, skatāmies tā kā tāds spoks, vai pat nezinu, kā nosaukt tēlu, apmēram metru no zemes, lido gar to ēku. Mēs abas tādā šokā bijām, viņa tik paķēra man aiz rokas, un mēs skrējām mājās. Pieaugušie, protams, mums neticēja, bet pat tagad, kad satiekamies, nesen abas reāli domājām drausmas, mēs tiešām kaut ko redzējām. Un nespējam nosaukt, kas tas bija. Mēs ar draudzeni esam kaut ko ļoti līdzīgi redzējuši. Kā ļoti, ļoti, ļoti gaišu onkulītis ieiet vienkārši mājas stūrī, ēkas stūrī un vienkārši pazūd. Es līdz šai dienai neesmu to spējis izskaidrot, bet bija tāds gadījums, vienkārši stāstījumi pilnīgi likās, ka es arī varbūt tur biju. Varbūt tā ir man draudzene, kas to raksta. Varbūt. Kaut kas metru virs zemes palidoja.
Bet, grūti izskaidrot, jo mēs nezinām to visu pilno bildi, cik liels tas bija, tāds kā spoks, bet kas tas ir, cik, kāds, tas var būt putns vai, bet varbūt, es nezinu, kaut kas liels. Man te ir nāk prātā, ja pieņemsim mašīna ir netālu braukus kaut kur garām un atspīdējis no kodas laternas, varbūt kaut kāds starmesis, bet vai kā viņas sauc, mazums kaut kāds gaismas stars bišķīt nozibējis un tad izskatījās pēc kaut kāda mošķa. Tas būtu mans skaidrojums, kaut kāda attāla gaisma, kas ir kustībā bijusi un nozipsnījusi. Vai arī spoks? Jā, vai arī spoks. Visticamāk spoks. Noteikti spoks. Jā, nekas cits. Bet arī, kāpēc, lai kāds mēģinātu vispār pieaugušajiem kaut ko stāstīt, neviens pieaugušais nekad, man liekas, izņemot mūs, neatzīst, ka spoki ir īsti. Tā kā pirmkārt denials prašam priekš sevis, lai nebūtu bailīgi. Es vispār, agrāk vispār bērniem neticēju, vai ne? Bet man liekas, ka man tagad ir tā, ka es tieši otrādi, man teica visu laiku manī viņi ir gājās, kad es visur redzu spokus, man visur spokojās un visur, kur es sēju, visur man spoku, kad es esmu apsēsta. Bet tā kā es vienkārši cenšos būt open-minded, par to. Jā. Un es, kad Adriāna kaut ko jocina, man meita, kura ir 2 gadi, ka kaut ko viņa stāst, es cenšos ieklausīties, bet nav tā, kas uzreiz domā, tur spoks. Bet es sākumā cenšos izskaidrot, vai tas tā ir, vai tas tā varētu būt. Es viņai pārjautāju, vai tiešām, kas tur tagad ir, ko tu tur tagad redzi. Un ja viņa kaut ko tur sāk, kaut ko tur pilnīgi murgu runā, tad es labi. Bet ja viņa tiešām kaut ko interesanti, tad es tā kā ieklausos un cenšos saprast, vai viņa kaut ko redz, vai tas ir kaut kāds bērnu muļķības. Mēģinu vispirms izskaidrot racionāli. Mums bija tikko meita vairākus mēnešus vienkārši ierauga baznīcu un stāsta, ka omīte dzīvo baznīcā. Man, protams, katru reizi zosāda, vienkārši, kāda omīte baznīcā, kur viņa nav bijusi baznīcā, es esmu savā veidā ticīga, mēs vienkārši neejam uz baznīcu, kur viņa būtu redzējusi baznīcā omīti. Un tad pēc vairākiem mēnešiem, kad viņa man pastāstīja, višķīt pielika ekstra vārdu klāt, es sapratu, ka viņa jauc viņas īstās omes dzīvesvietas nosaukumu ar vārdu baznīca. Tā kā tie vārdi ir līdzīgi. Tāpēc viņi saka, ka omīte dzīvo baznīcā, bet patiesībā tur ir vajadzīgs tas pilsētas nosaukums. Tā kā daudz kas ir izskaidrojams. Labi, man tad arī viens stāsts, un tad es parādīšu beidzamo aparātu, man liekas, un tad man tad būs vēl kaut kas. Labi, tā, stāsts. Šo iesūtīja uz Tu tikai paklausies @gmail. Tas ir viens no iesūtītajiem stāstiem. Tā kā paldies, anonīms. Let's go. Aiziet. Sveiks, mans spoku stāsts. Šis notika rudens vakarā. Es ar brālēnu, savu māsīcu un mazo brāli, tātad 4 bērnu kompānija vai jauniešu, gājām pastaigāties pa ciematu, kur agrāk dzīvojām. Mums ar brālēnu bija apmēram 10 gadi, māsīcei 8 un brālim varētu būt 5, īsti neatceros. Kad staigājām, puiši izdomāja, ka ies pa citu pusi un mēs pa citu un tiksimies pie pagrieziena, kur ved abi ceļi. Puiši aizgāja un mēs ar māsīcu gājām runādamās, līdz abas no šoka apstājāmies, jo aiz koka, apkārt citu koku nebija, tikai tas viens, ieraudzījām melnu stāvu lielā platmalē un kurpes ar spiciem galiem. Labi, tas ir pišķi tumači. Tik sēsī. Un nelielu papēdi. Sorry. Un melnu garu mēteli. Sākumā domājām, ka tie ir puiši, kas mūs joko un gājām tālāk. Bet cik forši, ka mums sakrīt stāsti. Jā. Tas tā kā kāds būtu iejaucies un šo visu izplānojis. Pārbīdīs slaidus. Tātad, mums likās, ka Džeki mūs joko, bet puišiem tādas drēbes nebija. Kad aizgājām līdz pagriezienam, puiši izlaica no grāvi un mūs nobiedēja. Sākām viņiem stāstīt, ko redzējām, un viņi teica, ka esot redzējuši tieši to pašu, visi kā viens aprakstījām to melno stāvu. Lieki piebilst, ka tur, kur tikāmies, fiziski nevarēja neredzot aizskriet un nobiedēt arī viņus, un kā jau minēju, kurpes bija ar papēdi. Skrienot pa asfaltu, to noteikti būtu dzirdējušas, un ciems tiešām bija mazs, un tur viens otru pazina. Un neviens tur tā neģērbās vai neizskatījās. Es domāju, gan, kurš tā ķertos. Vai ne, un varbūt tāpēc tieši cilvēks tikko no skapja izlīdis, un es saņemšos drosmi un iznākšu savā jaunajā outfitā, un es būšu drosmīgs, un tu pārbiedēsi sīkos un ielēn atpakaļ skapja vienkārši. Tad šī bija kļūda. Beigās visi to spoku iesaucām par veisku.
veizskotu. Latviski ir divskaņi sotā, tad veizskotu. Veizskotu. Nu, tāds stāstiņš. Tā kā, mums tiešām sakrīt, jā, Džekiņš platmalē. Ko viņš grib? Mistiskais Hetman. Jā, un izklausās, ka viņš ir tādos mazpilsētiņās patīk cilvēkam dzīvot. Nu, varbūt kaut kāds krīpers aizķēries. Bērniem parādīties. Jā. Varam izskaidrot. Man grūti izskaidrot, it īpaši, ja divi stāsti jau no šī vakara viens saskan ar Džeku platmalē un virinātāju meklī. Un to redzēja vairāk bērni, nevis viens. 4. Un pēc tam 10 gados jau, man liekas, ar vairs nav īsti bērns. Tas jau tāds jau uz tīneģeri vēl. Bet jā. Nu, vai nu tas ir vienkārši kaut kāds krīperis, ja, kas tiešām tur kaut kāds slimais staigā un biedē bērnus. Nu, ne manas varones stāstā, jo viņa bija mājās un maziņa, bet tur viņa bija kaut kādā ēkā, ja. Pa ielu gāja, un tur viņa teica, ka tās papēžu kurpes būtu klakšķējis pa asfaltu, ja viņš būtu skrējis. Nu jā, vienkārši cilvēks ar sliktu gaumi staigā pa ielām. Man ļoti patika apraksts. Joks. Jā, tas būtu tā. Vai nu ir kaut kāds mušķis melnais, kas ir paralēli, nu, kas, nezinu, kā viņi sauc? Nu, padomā. Nu, tas miega paralīze. Tas Lietuvēns. Jā. Lietuvēna bildes negooglējiet, ka es jums saku. Bet ne, tas, man liekas, bišķī citādāk izskatās. Bet, es nezinu, atkal tas pats jautājums, kas man iepriekš radās par to, kā tas var būt, kad tā kā ir baltas lēdijas un veči ar cepurē. Tā kā kaut kas aiziet un viņam tur debesīs vai Lē piedāvā kaut trafaretu. Kurš tu būsi? Skinu. Jā. Kurš skins tu būsi? Un tā kā kāds onkulis izvēlās būt lēdija baltāko, kam visi tur končus un rozes nes. Kā viņi ir izvēlējušies to? Nezinu, man liekas, ka neko neizskaidrojām, bet vienkārši interesanti, jā, kad sakrīt tie džeki cepurās. Pa īsu nogriez čauku. Droši spēlēt dzešanas. Tu piemēram, redzētu kādu, ja tu redzētu tādu siluetu cepurē, ko tu darītu? Tu bēgtu, tu ietu skatīties, ko tu darītu? Nofilmētu? Kopš jaunības dienām esmu izlēmusi, kad, labi, protams, nezinu, kā es tajā momentā tiešām reaģētu, bet tas, ko es esmu izpīpējusi, izdomājusi, kad, ja es kādreiz kaut ko redzētu vēl, tad es stāvētu un vērotu, kas notiek tālāk, jo tās pirmās reakcijas vienmēr bija tā kā, pastīties, novērsties, un tā kā tas un tad tur samudrās tās smadzenes un īsti neatceries, kas tur ir bijis. Bet tagad es vienkārši stāvētu un skatītos, kas būs, ko tālāk. Tu esi kaut kur, tu izkūpēsi, tu ielīdīsi, nezinu, rozetē, kas notiks. Tā kā, jā, es laikam vienkārši paskatītos. Droši vien izspruktu kaut kāds jautājums, ko tu gribi, vai kas tu esi, vai kaut kas. Kā tu rīkotos? Ko tu gribi? Jā. Es nezinu, es esmu baidītos gan jau. Pirmkārt, skatoties, kur tas notiktu. Ja tas notiktu uz ielas, es gan jau arī censtos redzēt. Es esmu no tiem cilvēkiem, kas censtos nofilmēt. Un man tagad ir, es pārgāju no Samsung uz iPhone un es neko nesaprotu viņā. Un lai es nofilmētu, paiet, jau viss būs beidzies. Jau sen viss būs beidzies. Un es būšu vienkārši notapījis telefonu, lai atrastu, kā jau nofilmēt video. Elementāri. Pasties, tu piespied un tu piespied. Tik ilgi jātur. Es vienkārši, jo manam telefonam bija tā, ka tu šitā te izdari. Redzi? Jā. Es nemāku. Tā kā mana ome. Redzi? Kāpēc tas nestrādā vairs? Jā, un es censtos nofilmēt, ja es uzspētu, bet jā, kā es jau minēju, viss ticamāk, jau viss būtu beidzies. Man liekas, ka vispār iPhone un nekas tāds neķer.
Es biju nopētīju, vai vēl filmējās. Bet, jā, nu tā kā arī tie paši tie mednieki, ja viņi, nezinu, tur pieņemsim tajā aparātā, kurš tev tur patika, pasaka, kad uztaisat bildi vai kaut ko tādu, un viņi nebildē ar telefoniem, viņi vēl kā ārā vecās digitālās kameras. Un tām tur parasti kaut kāds pleķis vai kaut kas jau atrodās. Jāņem tā Teslas navigācija. Jā, es tieši par to arī iedomājos. Tā kā ar to jāvizinās pa pilsētu, jāaizbrauc līdz kapiem. Gribētu. Tas varētu būt interesanti. Bet arī ar to pašu aplikāciju vazājoties to bezmaksas, kā arī jau nevar zināt, vai tur Teslai gļuks vai aplikācijai gļuks. Bet labi, beidzamais aparāts, ko es jums šodien rādīšu, ir Nekrometrs. Tā ir tā maksas aplikācija, kas ir Nekrometrs. Nekro kā miris un metrs kā ķērājs, mērītājs. Viņš ķer starp frekvencēm vārdus, izliek viņus rakstiski, un aplikācija ir ieprogrammēta, lai šo vārdu AI nolasītu skaļi. Cik maksā? 10 eiro. Mēnesī? Nē. Vienkārši? Man liekas, ko palikšanu. Man negribējās maksāt. Nu tā, skatāmies. Is that how you come and go? Are you able to leave? You can actually leave this house? That's weird. After what happened to us a year ago, and the interaction that we had with our guest just a few minutes ago, we got confirmation that you are not something human. Wait and see. No way. Nu, tā vienkārši ņem telefonā tā aplikācija. Vēl tur turpinās? Nē. Okay. Kā es to varētu izskaidrot, kad šī aplikācija ir veidota paredzētam mērķim, vai ne? Un tad cilvēks, kas viņu veidojas, viņš vienkārši ieraksta vairākas kaut kādas balstiņas, un tad ik pa laikam vienkārši tad, kad cilvēks viņu izmanto, tad viņš vienkārši izmet ārā kaut kādus tekstīņus. Jā, maybe. Viss kaut kas jau var būt safabricēts un sataisīts. Es vienīgi ticētu, tad, ja tiešām būtu tā kā tajā iepriekšējā video, ka tu palūdzi viņam pateikt konkrētu. Viņi saka arī tā. Jā. Nu, tad ok. Bet arī nē, jo tad tu arī, tagad ir mākslīgais intelekts, un tu viņam vari kaut kā caur to mākslīgo intelektu, piemēram, tad, ja tev kaut kāds, tev saka, pasaki, tad tev ir jāatkārto iepriekšējais vārds vai nākamais vārds. Kļūda. Šito nesaka AI, tur vienkārši lasa, tāpat kā navigācija vai kaut kas tāds, tā balss šitā AI nav iesaistīts, sorry, sajaucos, viņi arī šitai aplikācijai slēdz ārā visus Bluetoothus, internetus, visu, lai nekas tur neietekmētu. Tā kā, man investigationos, izmeklēšanās, šī aplikācija ir viena no favorītēm, vispār viena cita metode ir mana favorīta, bet šitā ir viena no, jo šitā viss skaidrāk runā, un ļoti bieži tieši uz konkrētiem jautājumiem konkrēti arī atbildi. Tad jāpamēģina. Vai negribas maksāt? Mēs varam uztaisīt vienu sēriju. Kati pa piečukam? Gribat? Mēs uztaisīsim sēriju kaut kādā vēsturiskā, es nezinu, Rundālspilī. Es gribu stūru māju. Bet arī Rundālspils izklausās episki. Iespaidīgi. Ak, Dievs, karš. Džencīm. Tā kā, jā. Uzrakst komentārā, vai tu gribētu tādu sēriju? Parunājieties. Uzrakst mums kaut ko, lūdzu. Nevis mums, bet uzrakst komentāru. Jā, mums nerakstat. Tā, labi, no šiem 4 aparātiem, kurš ir tas, ko tu gribētu izmantot? To EVP? EVP? Jā. Jā, to. Vispār nelikās nekas iespaidīgs, nekas, ko es gribētu pat pamēģināt. Cik interesanti, jo tieši tas EVP ir mans nemīļākais. Man liekas, viņš tik čakarīgs. Tāpēc, ka viņš bļauj uz tevi? Tāpēc, ka tur grūti saklausīt un tajā, ko tur var iztulkot. Tāpēc man viņš liekas tāds bišķi fufelīgs, bet tad, kad viņam pasaki banānā, tad jau viņš, tad tas ir iespaidīgi. Visticamāk, ka tu vari arī, piemēram, teikt, pasaki jā vai nē, vai arī
Ne? Tad jau arī ir tas, un tad viņš saka, dzirdēju, viņš teica, nē, vai arī jā. Tad es saku dažādi tulkojumus, bet ne, viņiem ir... Es zinu, ko es iedomājos, kāpēc tā notiek, kad es to pārtrauc. Jo viņam ir grūti, tu iepriekšējās sērijās stāstīji, ka viņam vajag izlikt visu savu enerģiju, un viņš cenšas un nedzird. Un viņš tur riktīgi cenšas un nedzird. Viņš riktīgi, davai! Jā. Precīzi, un tieši tā arī ir, tāpēc arī viņi tur bļauj, un tāpēc neko tur nevar saprast. Viņiem ir iedalīts pa klasēm. Ir A klases un citas klases ieraksti, un A klases ieraksti ir tie, kur čista var saklausīt, ko tur saka konkrēti, tur help me, vai let me out, vai tādas konkrētas frāzes, ko var pat dzirdēt, ka saka cilvēks. Bet, tad tas būtu tavs aparāts. Yes. Labi, maniem šodienas aparātiem tas viss. Bija forša sērija īstenībā. Man arī bija interesanti. Ja jums bija interesanti, gribat arī pārējās 2/3 par aparatūru dzirdēt? Jā, gribam. Rakstiet komentāros, like, subscribe un share, un labi, nešērojiet manis pēc, bet share gan. Aizsūtīja mammai. Aizsūt mammai, viņa ļoti priecāsies par šādu veidu saturu. Zinu, ko man citā čatā mammas teica, kad mamām parasti sanāk skatīties kādas lietas naktī, jo bērni guļ, un tad tieši... Sorry. Upsī. Ja tad ir bailīgi. Tad ir. Es pati neskatos uz vakaru, jo Es arī neskatos. Pa dienu ir mierīgi. Jā. Bet vakaros īpaši, ja vīrs nav mājās. Jā, nē, tas nav vajadzīgs. Vienkārši lieki kairināt nervus. Un tad uzreiz liekas, ka tu visu dzirdi, tur skaņa, tur kaut kas. Spoks redzēja, ka es skatos, un tagad viņam liekas, tik parunāsim. Nē, tā nenotiek. Bet labi, sūtiet savus stāstus, uz tu tikai paklausies @gmail.com. Un Nenogaustu. Bye!